Nu, trešā vieta it kā ir medaļa, bet laikam ņemot vērā, kādas bija cerības un vēl pirms 2 spēlēm. Kā tu to vērtēji kopumā šo turnīru? Turnīru sākām labi tiešām. Nezinu, nu tā kā sastāvs bija labs. Mēs, man liekas, spēlējām diezgan labu hokeju. Ok, pirmās spēles varbūt tādas pēc rezultātiem vieglākas, bet nevienā spēlē nebija viegli noteikti. Ļoti gatavojāmies spēlēji ar Lielbritānijas izlasi. Zinājām, tā būs ļoti izšķiroša. Un pēc vakardienas, protams, ka sāpīgi, grūti sagatavoties nākamajai spēlei. Šodien noteikti nevieglāka spēle, bet, nu, laikam tomēr Kazahstānas izlase mazliet vairāk nopelnīja šo uzvaru šodien. Tavuprāt, Kazahstāna bija šodien labāk par jums? Mēs spēlējām arī šodien labi. Kazahstāna nezinu. Nu, bija ļoti līdzīgs hokejs. Varbūt viņas bija galvā kaut kur gatavākas. Nezinu, grūti teikt. Man likās, trešā periodā jūs tā kā fiziski nosēdāt, vai tas bija tieši morāli, par cik zaudējāt 2 vārdus ļoti ātri? Nu, noteikti, es nezinu, visas gan morāli, gan fiziski. Protams, nogurums ir ļoti liels. It īpaši, ja ir ļoti spraigs rezultāts, jāpāriet uz mazāku sastāvu spēlēšanu, nu, tas viss ir ļoti grūti. Bet nu, kopumā man ļoti liels prieks par komandu ir. Kā tu vērtēji savu sniegumu? Protams, tas tāds neērts jautājums un tomēr. Nu, grūti tagad teikt, pēc diezgan sāpīgi, protams, bet kopumā šis bija mans 4. čempionāts. Iepriekšējos 3 man bija 3 goli pa visiem 3 čempionātiem. Šodien vienā spēlē. Protams, tas ir patīkami, bet nu, jā, gribējām kā komanda labāku sniegumu šogad.